Selektīvu medību pamatprincipi. Selekcija ir dzīvnieku, arī augu mērķtiecīga pārveidošana, lai veicinātu cilvēkam noderīgu īpašību attīstību. Var droši apgalvot, ka viss, ko mūsdienās audzējam cilvēces patēriņam, ir gadsimtiem ilgas selekcijas rezultāts. Atlasot īpatņus ar lielāku svaru, biežāk dējošus, saldākiem augļiem un tam līdzīgi. Lauksaimniecības dzīvniekiem, ko turam iežogotā platībā, selekcija notiek mērķtiecīgi, krustojot lielākos, spēcīgākos, mūsu mērķiem un vēlmēm atbilstošākos dzīvniekus. Savukārt savvaļā šāda selekcija nav iespējama, tāpēc tur par populācijas kvalitāti atbildīgs ir mednieks, piekopjot selektīvu medību principus. Kas ir selektīvas medības? Ļoti vienkāršojot, tās ir medības, kurās nemedī to, kas pagadās, bet medījumi izvēlas atbilstoši konkrētiem kritērijiem. Nomedīts tiek vai nu ģenētiski nekvalitatīvs, slims, ievainots, vecs dzīvnieks vai mērķa trofejas vecumu sasniedzis dzīvnieks. Pietiekamā skaitā jāmedī arī jaunie dzīvnieki, jo tie nodara vislielākos postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Savukārt ģenētiski perspektīvie dzīvnieki, kuri varētu radīt izcilus pēcnācējus un sasniedzot mērķa vecumu kļūt par augstvērtīgu trofeju, tiek audzēti. Vai selektīvas medības ir to vērtas? Pavisam noteikti. Turklāt pārnaģu populācijas, īpaši stirnu un staltbriežu izkopšana ir vienkāršāka un ātrāka nekā varētu šķist. Bet arī nopietna aļņu buļļa un meža kuļa izaudzēšana ir iespējama. Atceries, ka medījot selektīvi un vēlams sadarbojoties vairākiem medību kolektīviem, jūs jau dažu gadu laikā tiksiet pie lieliskas, medaļotas trofejas, kā arī veselīgas, spēcīgas pārnaģu populācijas. Ar ko sākt, lai turpmāk medītu selektīvi? Pirmkārt, vajag noticēt tam, ka rezultāts ir sasniedzams, pie tam visai ātri. Gan Eiropas, gan daudzu Latvijas mednieku paveiktais pierāda, ka medījot selektīvi 4–5 gadu laikā kolektīva medību platībās parādās zelta un pavisam noteikti sudraba medaļu cienīgi medījumi. Par to var pārliecināties lms.org.lv mājaslapā sadaļā trofejas. Otrakārt, procesā jāiesaista pēc iespējas lielāks cilvēku skaits un jāaptver pēc iespējas lielāka teritorija, sava kolektīva biedri un vēlams arī kaimiņos esošie medību klubi. Treškārt, definējiet kopīgus mērķus, ko vēlaties sasniegt. Piemēram, lielāks vai mazāks dzīvnieku skaits un blīvums, samazināti postījumi mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, labāka populācijas kvalitāte, vairāk izcilu trofeju. Tāpat jāvienojas par veidu, kā tiek kontrolēta mērķu izpilde. Piemēram, visi nomedītie briežu buļļi tiek fotografēti, lai jebkurš iesaistītais varētu pārliecināties, ka citi pilda kopīgo norunu, kā arī iegūtās trofejas novērtē CIC certificēti eksperti, kas sniedz savu vērtējumu. Selektīvo medību stratēģijas. Pirmā stratēģija – sabalansēta tēviņu un mātīšu skaita attiecības veidošana. Selektīvajās medībās un populāciju apsaimniekošanā ir svarīgi pievērst uzmanību dzimuma un vecuma struktūrai pārnaģu populācijās. Populācijas pieaugums lielā mērā ir atkarīgs no mātīšu skaita tajā. Tātad, ja kādā teritorijā vēlamies palielināt dzīvnieku, piemēram, aļņu skaitu, tad būtu jāsaudzē mātītes. Savukārt no pārnaģu populācijas kvalitātes viedokļa mēs būtu ieinteresēti tēviņu pārsvarā populācijā. Tas nodrošina, ka mātītes apaugļo pieaugušie, lielākie un spēcīgākie tēviņi, kas ilgāku laiku ir bijuši pakļauti dabiskai izlasei. Ideālā gadījumā tēviņu un mātīšu proporcija populācijā ir 1:1 vai 1:1,2. Tātad ir svarīgi medīt ne tikai briežu buļļus, stirnu āžus un kuiļus, bet arī govis, kazas un cūkas. Otrā stratēģija – postījumu samazināšana, medījot jaunos dzīvniekus.
Pietiekamā skaitā jāmedī arī jaunie dzīvnieki, jo ziemošanas masas veidošanai tie patērē vairāk barības uz dzīvesvaru kilogramu kā pieaugušie dzīvnieki. Salasoties baros, jaunie dzīvnieki nodara lielākus postījumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Ja populācijā ir daudz jauno dzīvnieku, tie piedalās reprodukcijā, kas nav vēlams no populācijas kvalitātes viedokļa. Vienkāršojot, nav pareizi, ka bērni rada bērnus, jo pieaugušie un spēcīgie dzīvnieki nodrošina kvalitatīvākus pēcnācējus. Trešā stratēģija – kvalitatīvu medību trofeju izkopšana. Nosakot pārnaģu kvalitāti, vērtējam ne tikai ragus, bet ņemam vērā visas ķermeņa pazīmes kopumā. Īpaša uzmanība jāpievērš kakla resnumam un leņķim, kas veidojas starp kaklu un starp muguru. Atceries, ka briežu bulli vērtējam tikai tad, kad tas ir apstājies. Lai mācīties būtu vieglāk, atkārtosim staltbriežu ragu uzbūvi un žuburu nosaukumus. Populācijas īpaņus sadalām šādās grupās. Izlases veidā nomedījamie dzīvnieki ar nevēlamām īpašībām, sliktu ģenētisko kvalitāti. Piemēram, staltbriežiem, špīseris ar ragiem, kas īsāki par ausīm, vidēja vecuma dzīvnieki, kuriem ragu vainagā ir tikai 2 žuburi, tā sauktā spīle, kā arī ragi ar īsu vidusžuburu un vāji attīstītu vainagu. Līdz trofejas mērķa vecumam saudzējamie dzīvnieki, ar vēlamām īpašībām, labu ģenētisko kvalitāti, piemēram, staltbriežiem, špīseri, kuru ragi ir 2 ausu augstumā, vidēja vecuma dzīvnieki, kuru ragiem ir labi attīstīti 1. un 2. acu žuburi, vidusžuburi un ir vismaz 3 žuburi kroņos. Kakls slaids ar muguru veido gandrīz 90 grādu leņķi. Mērķa trofejas vecumu sasniegušie dzīvnieki, piemēram, staltbriežiem, resns, spēcīgs kakls, kakls ar muguru veido taisnu līniju, vai stāvot, kakls ir pat zemāks par muguras līniju. Ievēro arī nelielo kupri virs priekšpleciem. Ragu formu, kroņu formu un žuburu skaitu visvairāk nosaka ģenētika. Bet ragu lielumu un masu pārsvarā nosaka barošanās apstākļi un klimatiskie apstākļi, sevišķi ziemā, kā arī dzīvnieku blīvums, veselība un pieejamais minerālvielu daudzums. Atceries, sālī esošās minerālvielas ir kritiskas izcilas ragu rotas izaugšanai, tāpēc medniekiem jāparūpējas par iespējami daudzu sāls laizītavu ierīkošanu. Pazīmes, pēc kurām var novērtēt dzīvnieku vecumu un kvalitāti, ir arī citām pārnaģu sugām. Tās ir pietiekamas, lai mednieki varētu atpazīt un nomedīt tos dzīvniekus, kurus nepieciešams, tādējādi sasniedzot populācijas apsaimniekošanas mērķus. Tāpēc Latvijas Mednieku savienība jau vairāk kā 10 gadus medniekiem piedāvā seminārus par pārnaģu populāciju apsaimniekošanu un selektīvo medību principiem. Šajos semināros jūs varat iegūt detalizētu informāciju gan par dzīvnieku vecuma, gan kvalitātes noteikšanu, gan to, kādus dzīvniekus būtu vēlams nomedīt, bet kādus pasaudzēt. Mednieki un mednieces. Ja medīsim selektīvi, izcilas medību trofejas pavisam drīz būs atrodamas arī jūsu medību platībās.